Čau, Agnes! Čau! Paldies, ka esi uzņēmusi pie mums savā foršajā veikalā. Mums tāda īstenībā ļoti laba kompozīcija, kur atrasties, bet varbūt var pastāstīt par uzņēmumu vairāk, ar ko nodarbojas Meža dārzs. Tātad Meža dārzs veikals ir meža un dārza tehnikas tirdzniecība, servis. Uzņēmums mums ir jau kopš 1994. gada. Tikpat vecs kā es, bet jā, tagad arī es te ļoti aktīvi darbojos. Tas mums ir ģimenes uzņēmums. Un jā, piedāvājam pilnu servisu no konsultācijas, pārdodam un pēc tam piedāvājam arī servisu apkopes, piemēram, robotiem uzglabāšanu un visu kaut ko tādu. Un vari varbūt pastāstīt, kāda bija vispār situācija uzņēmumā, pirms mēs iepazināmies, sākam strādāt kopā ar e-komerciju, kas notika un kas tieši mudināja meklēt kaut kādu palīdzību? Jā, tātad mājaslapa mums jau bija pirms tam. Izstrādātāji laikam gada 2 bija mums tur taisījuši to lapu, bet grūti gāja. Lapa bija morāli novecojusi, nevarēja tur tiešsaistē veikt pirkumus, nebija sasaistīts ar noliktavu. Tas ļoti apgrūtināja to ikdienas darbu, kad tur tā situācija varbūt nevienmēr bija reāla kā dzīvē, un tāpat arī cēnu maiņas, un jā, bija grūti pirms tam. Kāds bija tas jaunā projekta mērķis? Projekta mērķis bija modernizēt mājaslapu, un galvenais bija izveidot tā, lai cilvēki varētu tiešsaistē apmaksāt pasūtījumu, jo tā arī bija viena no lielākajām problēmām, ka pirms tam tu varēji, tā mājaslapa bija mums tā kā preču katalogs, tu vienkārši apskati, tu uzspiedi, es gribētu nopirkt. Tad, kamēr no mūsu puses tiek izrakstīts rēķins, klients saņem ir pārdomājis, un tiešām tā bija daudz reizes, kad neapmaksā vienkārši to rēķinu, un tu arī gaidi, viņš tā kā maksās, nemaksās. Jā. Un tas, kas sasaistīti kopā ar noliktavu, ka tur nerādījās tā patiesā situācija varbūt. Un tagad arī, ja kāds kaut ko nopērk, tad mums jau izlec no noliktavas ārā, tad arī veiklā zina, ka tas ir rezervēts, un otrādā, ka varbūt kāds jau ir paspējis nopirkt fiziski veiklā, tad mājaslapā vairs nav. Okay. Un plāns bija tikai vairāk automatizēt, modernizēt, vai arī pelnīt vairāk no rīta? Protams, pelnīt vairāk, protams. Un VD Market to mums arī ļoti, kas man patika, palīdzēja ne tikai izveidot mājaslapu, bet arī strādāt pie tās biznesa sistēmas, iedziļinājās tajā, ko mēs gribētu, un tad spēja piedāvāt arī risinājumus un sniegt idejas, kā to visu realizēt. Okay. Un kas bija tas tev iemesls, kāpēc tu tieši izvēlējies mūs kā sadarbības partneris, jo cik es arī atceros, tev ir bijusi arī kaut kāda pagātnē, minēja pieredze ar uzņēmumiem. Kas bija tieši tas, kas tev deva tādu zaļo gaisu, ka jā, šis ir tas uzņēmums, ko es vēlos sadarboties? Tās noteikti galvenokārt bija citu uzņēmumu atsauksmes un pieredze pozitīva, jo atsauksmes ir tās, ko es vērtēju visaugstāk. Un to es arī jūtu mūsu nozarē, kad cilvēki nāk tos pašus robotus pirkt, jo viņiem ieteica tur kaimiņš vai draugs. Un tad tu tādai atsauksmē var ticēt vairāk, nekā kaut kur izlasot kaut kādu atsauksmi. Tā kā, jā. Un arī pirmā komunikācija. Pirmā komunikācija tieši ar tevi lika man noticēt, ka šiem džekiem var uzticēties. Super. Varbūt var pakomentēt, kāds bija process, viegls, grūts, kas varbūt patika, kas varbūt nepatika, kas par to pašu procesu var pakomentēt. Jā. Kā jau es minēju, sākumā arī man pašai nebija gatavs jau tehniskais uzdevums, ar kur viņiem uztais mājaslapu, jo es tikai zinu apmēram, ko mēs gribētu, bet varbūt tehniski, kam tur būtu jābūt, un tas man ļoti patika, ka uzklausīja to ideju un sniedza risinājumus, rīkus, kā to un ko ieteikt, ko tur vajadzētu. Jo, tā kā to bija, protams, arī pašai ļoti daudz, kas jāizdomā, ko vajadzētu, bet palīdzēja tas, ka jūs ieteicāt. No komunikācijas puses, vai viss bija skaidrs, saprotams cilvēku valodā? Vai? Jā, šis ļoti svarīgs aspekts, ka tika izskaidrots cilvēku valodā, un komunikācija bija tiešām vienkārša un ātra, laipna, ka tu tiešām jūties saprasts, sadzirdēts, un pat ja kaut ko nesaproti, tev pēc tam iztulko cilvēku valodā, ko tas nozīmē. Okay. Varbūt ir kaut kādas lietas, kas tev sadarbībā, tas nav tikai varbūt projekta laikā, bet līdz šodienai vienkārši, ka šajā sadarbībā varbūt tev patīkam pārsteidz, vai kas tev ļoti patīk šajā sadarbībā vispār? Tas, ka sadarbība nebeidzās līdz ar projekta beigām. To laikam es vērtēju visaugstāk, kad jūs uzklausat mūs, mēģināt izprast to mūsu nozares īpatnības un piedāvāt risinājumus, kā strādāt labāk, efektīvāk, un ka tas idejas nāk un nekas nebeidzās, ka mājaslapa gatava, viss aiznestam. Okay. Kā, pieņemsim,
e-veikals tika nodots, un, kā tu minēji, turpinam strādāt. Kā vērtē tieši to komunikāciju, kaut kādu palīdzības sniegšanu pēc publicēšanas? Arī ļoti novērtēju, ka ir tā biļešu sistēma, kad ir kaut kādi jautājumi, vai ir tāpat WhatsApp saraksti, ka mēs varu paprasīt, ja man kaut kas nav skaidrs, un jā, ka tev ir tā palīdzība. Tas arī mūsu nozarē cilvēki novērtē, ka tev pēc tam ir kam piezvanīt, paprasīt, atrisināt tās problēmas, vai varbūt viņi paši var atrisināt, bet uzklausīt un kaut ko nokomentēt. Jā. Un bija vecā lapa, kurai bija savas problēmas, kaut kāds arī savs apgrozījums, pārdošana, un tagad palaižot jauno lapu. Jautājums tātad, vai procesa automatizēšana ir sasniegta, vai tos mērķis ir sasniegts? Jā, pavisam noteikti. Super. Un otrs jautājums ir, jo tas ir bieži, par ko daudz nedomā, ir tajā brīdī arī palaižot jauno lapu un pārtaisot un uztaisot vairāk priekš tā gala patērētāji, vai apgrozījums arī ir kāpis? Pavisam noteikti ir kāpis. Tāds apgrozījums, kā ir šodien, nav bijis mūsu mājaslapē pirms tam. Tā iepirkšanās process ir daudz vieglāks klientam, un viņš var samaksāt par to preci. Un, aptuveni varbūt cik reizes viņš ir palielinājies. Nevajag tur precīzi, bet varbūt cik reizes viņš ir palielinājies pēc salīdzinot kaut pagājušo gadu. Jā, es arī pat teiktu, ka šobrīd tas viss arī sāk tikai iekustēties, kad viss labais vēl ir cerams priekšā, trīskāršojies. Okay. Un es dzirdēju, tu minēji arī pirms šīs sarunas, ka tieši tas, ka nav produktu, ko pārdot, vajag vēl ātrāk produktus pārdot. Tā arī ir, kad sāk trūkt preci, tik labi iet. Tā ir forša problēma. Jā. Un varbūt jautājums, kāds pieņemsim uzņēmumu, tagad ir plāns, tagad ir jaunā lapa palaista, apgrozījums arī ir pacēlies. Kāds vispār tagad ir plāns ar e-komerciju, ar risinājumu attīstību? Turpināt attīstīties, jo tas, ko arī mēs esam runājuši, lapa laikam nekad nebūs gatava, un lai arī cik perfekti viņi būtu vai funkcionāli tur super izstrādāta, mums vajag cilvēkus dabūt uz to lapu, un tad tagad ir darbs pie tā, lai cilvēki redzētu to lapu, nāktu, pirktu, un tad arī var sākt vērtēt, kur ir tās kaut kādas funkcijas, ko varbūt vajadzētu uzlabot, un tā. Okay. Un noteikti, ko es vēlējos tev pajautāt, kam tu ieteiktu ar mums sadarboties? Kas tavuprāt būtu jābūt tām uzņēmuma ekspektācijām vai vērtībām, kad saprot, tad šajā gadījumā mēs būtu piemērots partneris viņiem? Es jūs ieteiktu tiem, kam nevajag tikai to vienu produktu, ka viņš nāk pēc mājaslapas, ka to mājaslapu viss čau, bet kas ir gatavi strādāt ilgtermiņā un uzklausīt un ieguldīt sevi, ieguldīt savu laiku, darbu, jo tas nebūs tik vienkārši, ka es iedošu tev uzdevumu, tu uztaisīsi un viss beigsies. Un vēl viena lieta, ka jūs arī palīdzējāt nevis tikai tos tehniskos darbus izpildīt, bet arī sniedzat ieteikumus, ko darīt, lai nopelnītu vairāk pēc tam. Un tas tiešām tāds nemitīgs darbs, ka nāk tās idejas, un tad tikai jāliek viss lietā. Super. Paldies tev, Agnes. Jā, paldies.